Jo tikko pieminētais Naša Raša, es varu pateikt uzreiz, ka tas mazais gazmies Fenders ir armēnis un vispār jābrīnās, ja kaut kas pasaulē nav nācis no Armēnijas. Persiki ir armēņu augļi. Piesim, šis te mazais dzēriens, kas tas turītī garšo pēc kefīra, man lielākā kļūdas pateica sākotnēji, tas līdzīgs nedaudz mūsu kefīram, un par to Armēnijas arī šausmīgi sakūtās. Viņa teica, tas nav līdzīgs kefīram, tas ir tipisks armēņu. Un tālāk aizpēc uz Grūzīņu apkalpoju to pašu, tikai kas ir Grūzīņu. Tātad Armēnija. Kādēļ brauc uz Armēniju? Tā nebija man pirmā izvēle. Sanāca tā, kas izvēlējus Armēniju no pārējiem Eiropas valstīm, Armēnijas, Turcijas vai Eģiptes. Eiropa ir Eiropa, un man gribējās nedaudz eksotisks, ko es arī dabūju. Tātad šīs mūsu kojas, var redzēt, lejā ir ēdienas, tā mēs arī gandrīz katru vakaru ēdām, salikām kaut ko zemē, un to apsēdām mēs visi draudzīgi un ēdām. Pusdienas mums bija teorētiski paredzētas brokastis, bet tad, kad mēs aizgājām, tur bija gandrīz sakautus maizīt un gabaliņš ļoti sāļa sieta, mēs arī sākām vairāk neiet, mums arī brokasti nebija. Bet tas nav nekas traģisks, jo Armēnijā ir ļoti lēti aizbraukt tāpēc no šejienes līdz centram, vai drusku tālāk ar taksi maksā laktu. Transports, var redzēt šeit jaukās maršrutkas, tur viss transports notiek ar maršrutkām. Ļoti veiksmīgi tas, ka mums kojas tieši pie galpunktā. No galpunktā iesēžamies, mēs pārsim līdz slimnīcai, viss kārtībā. Nabaga cilvēkiem tālāk, ja jāstāv kājās, vai tur viņi, piemēram, vienkārši ierāk kāds sveši cilvēki no vietas papīdās un visi sēž bez nozīmēm viens otram klēpī. Biļeti maksā 13 centīmus. Tātad slimnīca. Ja godīgi jāsaka, pacienti ir šausmīgi maz, un teorētiski es nogļuvu savā pirmajā izvēlē, kas būtu pediatrija internās slimības. Bet, kad es aizbraucu, man paziņoja, ka vienīgais ārsts, kurš no angliski ir devies atvaļinājumā, tāpēc man sāka teorētiski bīdīt no vienu uz otru, trešo, ceturto departamentu, un tajā dienā, ka man 8 vajadzēja būt slimnīcā, es vienkārši ņēmu iniciatīvu savās rokas, teicu iešu uz kardioloģiju, kuras arī nokļuvu. Tur mēs bijām 3 cilvēki no 8, un bija ļoti jauki, izmēt tas, ka pacientu nav. Tie pārējie 5, kas aizgāja uz ķirurģiju, viņi pārvācās uz savu galvu uz citu slimnīcu, jo tiešām pacienti ļoti maz 8 bijām tur, 12 gājām prom, jo nebija nekādu ko darīt. Un starplaikos lasījām grāmatas vienkārši. Šī man ļoti patīk, pēc PSM deputāra International Edition tur uztīts 100 reižu, un this book is not for sale in Australia, Canada, Europe, Japan or USA. Ļoti internacionāls starptautisks izdevums. Tātad Armēņiem sociālā programma izpaudās kā aizvest mūs uz konferenci. 7-dienīga konference Cakadzorā, tā pilsēta, un konference pilnībā ne par medicīnu, tas ir par kaut kādu Boloņas procesu, teorētiski kaut kāda politika, bet tas bija nedēļa. Jā, šī konference izrādījās ļoti veiksmīgi, jo mēs tur sapazināmies un sacējām Maliņiem Grūzīņu studentiem, kas mūs savukārt uzaicināja uz konferences Gruzijā, uz kuriem mēs arī aizbraucām. Mums bija jāmaksā ceļš, kas ir 26 lati turp atpakaļ, un pārējais 5 dienas viesnīcas uz Gruzijā. Pārējais viss apmaksāts. Laikam vajag dzīvot draudzīgi ar kolēģiem. To pēc pirmā bilda redz, ka mums ļoti apnīgi brauc tajā Mikriņā. Ceļš ir vēl gadās, ka Latvijā tāds pilnībā štāds, un mēs apsēdāmies beigās, kur var redzēt arī griezti šausmīgi zemi. Pie katras bedres mums gāvies tās griestos. Un muguras sāp, vietu tur nav, viņi Armēņi pasūtījuši busiņu ar mazāk vietām nekā cilvēku. Armēņi paši brauc, un mēs braucām viņiem tur līdzi. Un jau pēc maz mirklīši vienkārši aizgāja prāt tik ļoti cieti, ka vajadzēja pamāžoties. Te var redzēt arī šausmīgi slavenās un lieliskās Gruzīņu dēļas. Arī mums bija gala partija, kur vienkārši, tā kā smaga balīte, tur daudz vakarplētās atnāk. Sēžam un vienkārši atnāk, ka katra galiņa gulēja liela šņavi pudeli. Tas gala partija vienkārši mazās gruņoks un pudeli ar šņavi. Ļoti interesanta konference Armēņu paši, kur bija oriģināli uzaicināti, tur neapmeklēja pilnībā nevienu no prezentācijām. Interesantākais notikums Armēnijā bija Vardavars, tie reliģiski svētki, kad jebkurš tevi drīkst apšrakstīt ar ūdeni, tu drīkst jebkurš rakstīt ar ūdeni, tu vienkārši ej pa ielu, un kaut kāds cilvēks žļuksta uzgājuši staigā, tad ir speciāli svētki, un neviens nedrīkst apvainoties. Pirmajā bildē jau redzams, ka man arī uzgājuši ūdeni virsot, tas bija tā, ka vienkārši no rīta mēs mēģinājām mazgājās dušā, un mēs domājām, Vardavars, kāpēc nesākšu rakstīties, un tā mēs aizgājām un pārvērtām mūsu dušu par pludojošu
telpu vispār. Kas ir interesanti, mums bija divas dušu telpas, katrā koridorī, un mēs neiedomājāmies, ka tas būtu viens tās puiši, viens tās meitenēm. Un, protams, puiši arī gāja uz tām dušām, un tā kā mūsu kojās lielākoties dzīvo armēnietes, tas ir indietes, viņas šausmīgi nobijās, viņas nespēja iet uz dušu, viņas skrāja sūdzēties komendantam par to, ka puiši, ir ceļš viens polis, kurš tiek pieķerts iet uz meiteņu dušām, un tad viņi sopēja par creepy polish guy, un pēc tam arī par pērkārtu. Un mēs arī konferencē sapazināmies vienu lielisku armēni, kurš mūs uzaicināja uz Vardabaru pie sevis mājās. Šeit apakšā var redzēt, ka mēs stāvam basenā un šekstamies. Domājam, ka kāds draugs tusiņš izrādās. Viņš tikai pāris no mums uzaicināja ģimenes svētku. Viņš ir savu ģimeni, viņa onkulis ar sevi ģimeni. Blakus tas ir viņa tēvs un cep šašliki, armēņu slavenie šašliki. Un tā kā armēņi ļoti draudzīgi cilvēki. Un vienkārši beigās pāris mūsu trakās izdarības un tusiņi. Mēs teiktu, ka mums uz klubiem gandrīz nekādiem negājām. Tajā laikā, kad mēs bijām konferencē, gan bija kaut kādi deju vakari, kā bārā, bet tā kā armēnietis šausmīgi kautrīgas. Un viņas nekad mūžā nedejo tā pārīgas, ka, tā rokas uz kājas. Mēs arī tikāmies satikām vienu seksapatologu, kurš stāstīja, ka viņš tagad mums ir veselības mācības skolā satnāk un stāsta par prezervatīviem, seksu, izsargāšanos. Skolā tā visi ķiķira. Tā viņš tev rezidents būdams brauc uz universitātēm, un tādiem trešā, kuras cilvēkiem stāsta par seksuālu izglītību, visi Un tāpēc labām ģimenēm meitenēm jābūt nevainīgām pirms kāzām, un tāpēc arī, ka pols uzaicināja vienu armēnieti, dejot tā pāri, es nevaru tā dejot. Jā, nekādā gadījumā. Labi, paldies par uzmanību, un ja kāds grib braukt uz Armēniju, noteikti var man nāk prasīt, tā ir dažas lietas, ko es varu ieteikt par vīzām, bet tagad mums stāstīt vairāk gāju. Jā.